Čau visiem! Mēs dodamies šodien uz Trīniekiem. Tur ir MT Rīga atklāšana. Un mēs esam kopā ar Lauri. Tātad mums aizmugurē ir Lauris, jā. M3, M4 abi melni izstāsta diezgan epiki, jā. Iespaidīgi izstāsta baigi labi. Nu, un laižam uz turieni. Paskatīsimies, kas tur notiekās. Tur ir track days, jā. Track days, drift days, jā, kaut kas tāds. Tā kā nocestēsim M3, izbrauksim kādu aplīti, paskatīsimies, kas tas pa pasākumu. Jo es pirmo reizi būšu iefilmēsim, tāpēc arī nodosim, jums parādīsim, kas ir vispār MT Rīga. Gan jau satiksim pazīstamos. Tā kā šogad esam atvērti visādiem pasākumiem, ja? Aizbraucam tur, šitien, tur, te, iefilmējam, protams, pēc laika iespējām. Kaut kā tā, vai ne? Laižam! Baigi labi izstāst, ja? Viņi ap melni. Rīdīgi labi iespaidīgi, ja? Baigi labi izskatās. Jā, es rādu Laurim, es atrādu Laurim autiņu. Laurim, jā, viņš reiz prasīja keramiku, es saku nav, bet keramiku vajadzēja, bet... Jā, bet panelīts jaunai. Jā, šitam jau, jā, tā tad jau ir tā. Viņš ir reāli ērts, viņš ir krūtis, tev parādīšu vienu opciju tādu interesantu. Jā, tas arī ir. Eku, kas mums tevi parādīsi. Skaties! Baigi nopietni, ja? Interfejs ir cits, bet pat mašīna ir tieši tāda pati, nekas nemainās. Te ir tātad sēdekļi tāda paša, tā kā tev ir ventilācija, viss tūrs apsilda. Jā, gribējās keramiku, varbūt baketus gribējās, bet ikdienā šitie ir ērtāk, ir tā ventilācija. Bet arī gribējās melnu, man viss sagāja šitā. Nu, vismaz var tagad būt trasē. Tā es gaidītu un neko nedabūtu. Es viņu gribēju piesēdināt, jo manam viens M4 man bija sēdināts. Un viņš bija rītīgi tāds stingrs, stabils. Protams, tur, kur mēs tikko braucām, tur bija traki, jā. Bet tiklīdz tu būtu šeit ar to sēdinājumu, viņš to labāk vadās stūrējās. Viņš to nenēsājās tā. Viņu pa lielu stūrīt tikai regulē. Nu, viņš forši. Es domāju, sākumā vienkārši pats tēsim, būs kaut kādas vēlmes. Varbūt uzliks kaut stage 1, kaut ko tādu. Varbūt stage 2. Nu, izbrauksim ar kartingiem, jā? Šodien tikai pavērs, jā, mums baigi labi viss, jā. Izbrauksim līkumu. Šitie ir nopietni kartingi, jā? Bet šitie ir lielāki nekā kartingā, jā? Ok, nu te arī trasa bišķi lielāka izstāst. Nu, kā patika? Nu, jautri bija, jā. Pirms iesildījāmies, pirms braucījām. Tagad brauksim nākamo reizi ar mašīnām. Tad nākamo mašīnu skatījāmies, izpētījām trasi, nedaudz trasa diezgan plata, ērta. Tur var kaut kur smuki ielikt čērsām, man liekas, ir ok. Bet ar kartingu, nu tā, interesanti, bet mašīna jautrā. Interesantākais ir tas, ka lielākoties detaļas viss ir no Forged karbona, izņemot jumts. Jumts ir pārlīmēts, jā, jo oriģināli bija karbons. Ok, jā. Un jūs varat pateikt, kas ir Forged karbons, bet pārkrāsots. Šī? Jā. Jā. Šoputs ir no Forged karbona. Jā. Uzreiz var redzēt, jā. Viņš īstenībā ir mīksts, un viņam dažās vietās jau... Kāpēc jūs izdomājat viņu pārkrāsot? Tas jau bija 5 gadu atpakaļ. Jā. Ok. Eiropas vai Amerikas? Eiropas. Latvijas. Ievedā Latvijā 300 km. Ok, jauni. Taisno, jā. Man gribējās, lai nedaudz ir uzlīs. Lai nedaudz asfaltiņš slapjāks, būtu nedaudz patīkamāk. Jā. Viņš normāli ir. Velkam to ķiveri galvā. Taisnītē baigi lēni nebrauc, lai tev kāds no aizmugurs nenoķert. Jā, pēc šitā, jā? Aiziet, jā. Nu, esam trasē jau. Ārā, kur Lauris jau stāv.
it, jā? Kaut kā viņš man te pagaid. Iekustinās, nenormāli būs. Un mums te tālāk. Viss normāli. Jā, piešaujās bišķīt. Kaut kā nav stūra un riepa, bet riepas ir baigi augstās, jā, nav sasiluši jau. Jā, nu pirmais brauciens bija tāds. Pirmais brauciens bija interesants. Tagad, man tā stūra bišķi kaut kā šitā uz iekšu laikam. Tagad tā stūri kaut kādi jokaini. Bišķi pa daudzā. Mierīgāk. Te bīstam, jo viņš to aizmet uz otru pusi. Jā, šeit var arī taisni braukt, vai arī šeit. Diezgan nopietni, ne? Ko? Nevēja iebraucām, pastamies kā tas. Tā neveiksmīgi viss. Jā. Tas bija labs tev, ne? Dabūs sodu beigās, ka es te to smildu normāli nomučīju, ja? Bet... Da nekas jau tāds nebija, es domāju. Nē, nekas nebija. Mēs vienīgais. Es domāju tieši tā, ka visi, nu te jau arī tur tas mērķis ir tāds, ka tu atbrauc un te jau tu testē to vāģi, un tā ir trasa. Tu rītīgi rauj tur mētriņķī, tur. Viņi baigi, viņi iešūpina, viņi aiziet. Nu, kaut kā, tik līdz brēmas uzsit, kaut kur vispār apgriežās. Paldies. Diezgan šokēts es esmu. Jā, tāds vienkārši mierīgs. Es saprotu, ka tur tādu galīgi vajag tādu mierīgo. Jā, man jau gribās normāli izmočīt visus tos līkumus, bet nevar jau. Nevar. Vēl jātrenējās, lai visi. Jā, viss apgriezāmies. Atkal apgriezāmies.
Nebija plānots tur izslīdēt. Tā gadās, jā. Tas normāli. Tev vajag palaist vaļā stūrīti ceļš tur augšā, kad Jā. nevajag viņu turēt vienā leņķī, kad tu dot ručkā, tad tev aizreiz izatpūst. Bet vajag, kad tu iedod gāzīti līkumā, viņš palaid vaļā, tā stūrīti pat iztaisnosies, piestūrēt. Nu, viņš kaut kur ierauga kaut kādā interesanti. Kā? Pirmo reizi šitējā. Tāpēc jau redzēju, kad ārā jau lidoja. Jā, labs. Pasies apakšā. Riebas beidzās. Edz iekš. Viss ir ārā. Jā. Balva beidzās. Klau, nu kāds sajūta sev paglabi? Diezgan interesanti. Jā. Ņemot vērā, ka pirmo reizi brauc, nav tā, ka vajag sanākt, bet pāris līkums izbraukt jau varēja. Jā. Reāli, man arī bija baigais adrenalīns. Es sākumā domāju, iebrauc tajā trasē, došu pilnā ņefīgā. Visur rauj riņķi un nekas nav. Beigās bija jānomierinās, jāsavācās, zin kā, un tad kaut kur. Bet problēma tāda, ka riepas beidzās. Riepa izbeidzās, manējā viss. Reāli, bet man bija laba reāli riepa, bet redz tieši iekšēv. Redzēji, iznāc ārā. Diezgan ātri izslīdēja. Jā, nu tur tā mala, ja? Kad 120, Jā, tur bija. Es pagriezienu parādīju, spidometru neredzēju. Bija jautri, īstenībā rīdīgi jautri. Nākamreiz liekas, zin kā, kad vajag vienkārši 2 ripuļus, varbūt nopirkt toču. Atsevišķi kaut kāds diskus vienkārši. Un tos 2 vienkārši pārmet uzliec virsū un lai viņi tur stāv un miers. Man liekas, tas ir tādā rezervē. Laurim, viss kārtībā ar mašīnu? Man riepas kā jauns. Bīgi brauc. Jā. Viņam pasties mašīna tīra arī, tā kā viss. Man arī bija jauns riepas, pirms atbrauc. Jā. Tāpēc ir kā jauns. Man liekas, ka šeit ir variants vispār uzmest kaut kādu ķīnietu virsū, ja godīgi uz šitādiem Jā, es skatos, pasākumiem. daudziem bija aizmugurē. Jā, uzmet ķīnietu un ar to vienkārši močīju. 70 eiro nevis par 400 Jā, galvā. tieši tā. Tad man vislabāk patikās reāli pašā galā tas garais, viņš reāli garš, viņi var raut. Šīs ir forši. Te, nu šeit, nezinu, lai kā tu iet iekšā, tu baigi mierīgi, tev vienkārši aprauj riņķī vienkārši, lai kā aprauj to riņķī. Bet, nu, kaut kad sanāca arī, ka neaprāv. Bet, jā, šitas ir bīstams, jo te gribās nākt pilnu. Šitā mēs nācām kaut kāds te normāls ātrums pa to maliņu. Redz, viss raujās riņķīte. Un tas ir tāds bišķi nedaudz bīstams tas garais, šis te pās priekšā. Mans rezumē ir tāds, ka jāuzliek aizmugurē ķīniešu riepas. Nākamais ir biķernieki, kur jābrauc. Vai biķerniekos nevar ķīniešu riepas nevar. Nē, biķerniekos nevar Ķīnieši ķīnieši. tikai steienā. Jā, tieši tā, precīzi. Reku C63, diez kā to ir īstenībā. To ir, nu nezinu, man liekas, kā viņi grūtāk nekā ar M-Bembīti. Sašklau, nu šitas nav mūsu pirmais video, vai ne? Nē. Mums ir bijuši jau vairāki. Un viens no tiem mums arī bija pagājuši gadu. Dragon Drive 2004. Tieši tā. 2024. Lai paliek. 2024, kurā es arī pats piedalījos. Man bija tā pieredze iziet cauri pirmajam Dragon Drive pasākumam. Katra diena, citā vietā, krūtis mašīnas. Vienkārši mašīnas. Crazy, jā. Un tāpēc es tev gribu uzdot jautājumu. Šogad arī būs Dragon Drive pasākums? Protams, šogad mums būs second edition. Super. Un arī mums būs pasākums 31. maijā. Atklāšana. Atklāšana. Un kur tas notiksies? Trasē 333. Kurā mēs tagad atrodamies. Tieši vai ne? Varbūt pāris vārdos, kas vispār ir Dragon Drive, lai tā tad skatītāji saprot, kas ir Dragon Drive? Jā. Dragon Drive Club ir klubs, community cilvēkiem, kam ir vai nu sportkāri, vai nu superkāri, kam patīk mašīnas, kam patīk pasākumi, kam patīk ātrums. Pa lielam Dragon Drive ir ekskluzīvāku automašīnu, superkāru, communities, kurā cilvēki brauc uz vietas, dalās ar saviem auto, dalās ar savu pieredzi, piepilda savus sapņus. Sapņiem, iespaidiem, viņi runā par mašīnām, viņi skatās viens uz otru, viņi sāk domāt par kādu vēl otro, trešo mašīnu un tā tālāk. Tieši tā, un tas ir tas, jo jebkuram, piemēram, man bērnībā, ko es redzēju, tās bija mašīnas, tas bija tas, kas man likās, es izaugšu un man būs forša mašīna. Jā. Un tagad tā ir. Un tāpēc tas ir tāds, varbūt pat sapņu piepildījums, kurā tu esi ar communitijā, ar vairākiem tādiem, kuri jau no bērnu kājas gribējuši būt pār un ap autiņiem un gribējuši, lai viņiem būtu lai foršas mašīnas. Mēs ceram, ka mums arī ir draugi no Lietuvas, no Igaunijas, un viņi arī piebrauks pie mums 31. maijā, lai
mēs kopā varētu uztaisīt kaut ko tiešām interesantu, lai paliek atmiņā. Jo man īstenībā liekas, ka Dragon Drive vispār ir jau tāds Baltijas pasākums. Es domāju, mēs pāris vārdos apstāstījām, bet jums ir jāatcerās tas, ka 31. maijs ir Dragon Drive atklāšana. Tas notiek šeit Trīniekos. Nu, kaut kā tā. Brauciet, skatīties. Gaidīsim visus. Jā, tieši tā. Tā kā vasara ir sākusies un 31. ir atklāšana šīs sezonas. Un tie varbūt, kas vēlās, varbūt vēl pat kāda vieta ir palikusies, lai piedalītos tāpat braucienā. Rakstiet Edijam. Rakstiet Edijam. Paldies tev! Pasākums ir beidzies, vai ne? Pasākums beidzies, trasa notestēta. Jā. Man īstenībā patika vairāk nekā iepriekšējais reizes, kas te mauc uz ātrumu. Jā. Jo priekš ātrumu, manuprāt, tāda švaka trasa, vajag rausties. Priekš drifti ir normāli, tikai jāiemācās driftot vēl. Tieši tā, man precīzi tas pats. Laikam kaut kāds mans rezumē, kāpēc es sabeidzu to riepu, manī bija pārpumpēta. Sakars riepa reāli un sāka raut ārā gabals, tāpēc es sabeidzu riepu. Otra lieta, jāieliek nākamreiz komforta stūri. Jo tajā sportā stūri baigi, viņi ir tādi baigi jūtīgā. Baigā raustīšanās, tā kā mēs visi sakārtos un atgriezīsimies trasai drīzumā. Tieši tā, mēs būsim atpakaļ, bet vēl kas man likās, ka šim asfaltam tā struktūra, viņa tāda baigi tevi, diezgan, man likās tāda... Viņš tāds ir raupšs. Raupšs, jā, viņš ir raupšs un viņš, man liekas, tev ļoti mētā. Tev visu laiku ir jābūt mašīna, tev jākontrolē ļoti labi mašīna. Tā kā, bet bija ļoti interesanti, bija jautri, sākot braukt, adrenalīns bija augšā un ego arī likās, davai, reku šitajā pusē cilvēki, tad dodam ručkāņu. Šitajā pusē uzreiz tad neizdodās, tajā pusē viss sanāk labi, jo tur neviens nav. Bet bija labs sev. Tāpēc neaizmirst pieskot Laurim, labākajiem fitness kanālam. Tātad YouTube'ā 20 000 sekotāji, First Auto 10 000, un tad jau mēs izlozēsim mašīnu, kuru mēs jums jau drīz pavisam parādīsim. Mašīna ir atnākusi no Vācijas, no BMW. Baigi interesanti būs. Mēs dāvināsim mašīnu, tev ir jāpiesako. Paldies, un mēs mācamies braukt. Tāds kamerā arī. Mums tev baigi labi sanāca. Kur ir noslēpums? Kuro reizošies esi? Es kādu ceturto. Ceturto, bet tev smūgs sanāca. Īstībā es priecas ērtīgi. Tu viss tā grūti gāji, paņem M2, tu nebija savādi. Bija. Viņam mazāk jāgrūtāk. Salākties pie salas, esmu piešāvies vairāk. Lielāk, un man tad tika vairāk. Man bija jautājums, kāda bija temperatūra tavā riepā 5. Nē, es neskatījos, bet man visu laiku bija problēma pārkarst mašīnu. Net ļoti, tā man limiters apgrieziet. Ok, un vēl viena lieta stūra komfortā vai sportā? Sportā. Ok, super. Paldies. Čau, Stefan. Edijs. Patīkam. Pirmo reizi es tavā rīkotajā pasākumā. Jā. MT Riga. Un es varu teikt to, ka tik daudz mašīnas un tik daudz braucējs, viņi visi viņām brauc likšu čērsām, es nebiju redzējis. Tā kā man liekas baigi interesanti un es braukšu nākamreiz atkal. Obligāti. Klau, bet jautājums tev, kuro gadu jau šis notiek? Klausies, man liekas, tas viss no 20. gada. Mēs sākam tā kā pamazām rīkot, taisīt tāds pasākums. Jā, principā sākot no 21. gada, kad jau tā daudz mašīnu bija. Cik kopumā šodien šeit bija mašīna? Klausies, man liekas, kaut kur no 30 līdz 40 mašīnām varētu būt. 30-40 mašīnas, visas mašīnas Latvijā, mazajā Latvijā, šis tāds pasākums, tas ir nopietni. Jā, bet tas nav tas lielākais gads, jo pagājušajā gadā mums bija no 50 līdz 60 mašīnām. Tu vari iedomāties, cik te bija mašīna? Nice. Rītīgi. Super. Man pirmo reizi pieredze šajā pasākumā, man ļoti patikās. Bet jautājums, kad nākamreiz atkal notiks kaut kas šī tāds? Klausies, es domāju tikai sezonu noslēgums. Jo kaut kā vidus vasarā baigi nav cilvēkiem tādu vēlmes, ko tā darīt. Tā kā mēs vienkārši sezonu noslēgums un atklāšanu, tas viss. Man patikās, laba pieredze un tev paldies par to iespēju. Patīkam, tā kā nākamreiz būšu atkal. Paldies jums, piesakojiet. Interesants temats panesās par to, vai žēl mašīnu, vai kaut kādā momentā, piemēram, tev esot blakus, filmējot visu laiku, kamēr mēs braucām, tad kādā momentā, bija žēl mašīnu, vai nē? Man bija žēl mašīna tikai tajā momentā, kad mēs izlidojam no trases pa zemi, jo tā kā, izskatījās baigi uz ātruma. Cik mums bija ātrums? Mums bija ātrums kaut kādi... Man liekas, 100 bija kāds. Jā, video mēs atījām 100 km/h, mēs izlidojām ārā. Bet iedomājies, ok, zeme ir mīksta, viss ir ok, bet ja tā zeme būtu sasalus, mēs būtu uzmetuši ne kaut ko. Jā, tā mašīna tam ir paredzēta,
protams, tā turoties trasē nebija viens tāds moments, ka baigi būtu bijis. Baigi ne, jo vienkārši es domāju par to, ka ja cilvēki brauc drifto un blēņojas ar tādām mašīnām, tad viņi māk to darīt. Ko es pateikšu? Protams, es braucu sen tur ar bēmbīšiem visādiem to šito, un, protams, pa ielu kaut kur uzšreiz, bet šā bija pirmā pieredze, tā pa trasi, zin kā, palikšu čērsām. Pirmā pieredze man šitā bija. Un, ko es varu teikt, es sākumā, ka iebrauc tajā trasē, man likās, to šito, pēc kaut kādas pieredzes, viss būs, zin kā, baigi easy. Tā kā, reku vēl pasties kāds mums mašīna. Tā kā, un, hello! Nu, kādas sajūtas? Kāpēc treniņa kaut? Kāpēc treniņa miers baigais, vai ne? Bet reāli forši, man patīkās. Bija kaut kādā momentā to žēl mašīnu? Nebija? Tas ir MK. Nu, tieši tā. Viņai nekas īsti nevar notikties. Nu, tā baigi, ja tur. Tā tos puto nomazgāt. O, puto. Tieši tā. Tiekās. Čau. Tāpēc... Nu, kā mēs arī sapratām, kur braukā ar MK, un viņiem nav žēl mašīnas, jo viņi tieši arī pērk tās mašīnas, lai tā braukātu. Precīzi. Mēs, kad nācām to garo līkumu, pirmo reizi mēs ņēmām to līkumu, mums bija kaut 100 km/h. Es uzskatu, ka viņai nekas tur, mēs izlidojam ārā no trases, un varbūt bija neliels tāds cirtiens. Bet viennozīmīgi, ja tu brauc ar M mašīnu, ja tu esi atbrauc uz šitādu vietu, tad viennozīmīgi tev ir jābrauc arī ar viņu. Pāris nianses mēs piefiksējām to, kad es biju pārpumpējis, man riepās bija pa daudz gaisa, tāpēc viņas man, riepas ir beigtas, man riepas jāmaina. Un vēl ir tas, kad vajadzēja uzlikt to stūri, man tagad interesē, kā būtu, ja stūra būtu bijusi komforta versijā. Viņa būtu vieglāka, patīkamāk, viņa būtu vadījusies. Interesanti. Man patikās ļoti šis brauciens, braukšu nākamreiz atkal. Šīdo mašīnu mēs esam nocitējuši, tieši pa trasi. Pats starts, iebraucot trasē, kāds tev bija tās sajūtas? Nelikās, ka es tagad baigi tur bišu, jo viņi tā kā... Man tieši startā likās tas, ka es gribu izspiest vairāk nekā es varu izdarīt. Man bija čiliņā, bet es jūtu, ka tev tāds adrenalīniņš, kad kā tu gribi braukt mošanu, tur driftot, bet pēc tam pēc laika tu saprati, ka kā vajag nedaudz calm down. Jā, calm down, jā, tieši tā. Un tajā momentā, kad bišķi tā tad uztaisīja calm down, tajā momentā arī sagāja viss smukāk, jo tas ātrums paliek lielāks, jo, ja tu bremzīti neliec klāt, tas ātrums reāli aug. Un augot tam ātrumam, tu vari attīstīt redzi 100 km/h šķērsām, liekot pa to trasi, un 100 km/h liekot šķērsām, nu visādi varbūt. Tāpēc ir īstenībā jābūt diezgan prātīgiem, jāizvērtē savas spējas. Jo tur bija pāris momentam sakariem M3, ja? Tur bija kadrs tāds, kad viņš reāli blakus, tur elektrības kastu vai kas tur bija staps, tur bija ļoti bīstami. Katrā ziņā mēs šodien bijām offroadā, mēs šodien bijām uz asfaltu, mēs bijām trasē, mēs šodien kārtīgi nostājām šo mašīnu. Es vispār aizmirstu, ka degviela jāstāc pusbāku mēs nobraucām. Vismā diezgan. Mēs driftējām. Mēs tur slīpējām.